16. aprīļa koncertā būs viens pasaules pirmatskaņojums. Da Pacem Domine korim un stīgu orķestrim. Da Pacem Domine, latviski tas būtu dodi mums mieru, kungs. Tā ir lūkšana, un lūkšana man ir vienmēr bijusi tādas iekšējas koncentrācijas pilna lūkšana, nevis tā inerti kaut ko dod man Dievs, bet tā ir lūkšana, kur tas sevi iekšēji mobilizē, kur tu atver kaut ko, lai tā kļūstu tāda karsta un degoša lūkšana par to, kas mums vairāk trūkst, miers starp cilvēkiem, starp valstīm, starp reliģijām. Var sajust varbūt to mūsu laika kontekstu, jo viņi neiesāka skaidrot, kā bieži man skaidri klusi, tā pamazām atveroties, bet viņš uzreiz ir tāds sāpju pilns stīga dziedājums, tāpēc ka laiks ir tāds, mēs esam visi apmulsuši, nelaimīgi, izmisuši. Tā kā tas ir sākumā, bet pēc tam lūkšana nomierina, viņa dod spēku un gluži viņi vienkārši dod caur ticību, dod spēku mums visiem, kas ir mūzikas uzdevums, dod mums spēku, ticību, mīlestība, kad eksistē arī kaut kas mūžīgs, augstāks pāri tai ikdienas burzmai un neprātam. Koncerts iesāksies ar tēvreizi Pater Noster, kur, protams, apvienosies gan koris un simfonēta. Pēc tam sekos viens a cappella, tātad tikai korim, skaņdarbs mūsu māšu vārdi. Un pēc tam būs 3 skaņdarbi orķestrim. Viens Muzika Serena, kas pirmoreiz skanēs Latvijā, tad būs Muzika Passionata, un tad būs Vientuļais eņģelis skaņdarbs violei un stīgu orķestrim. Koncerta beigās tātad Da Pacem Domine, par ko es jau stāstīju, tātad lūkšana par mums, par pasauli, par mieru, klusuma auglis korim un orķestrim.